Ar svinīgo gājienu iesākās rekonstruētā Bauskas stadiona atklāšana. Nepilna gada laikā šeit nomainītas visas novecojušās komunikācijas, ērtāks un acī tīkamāks kļuvušas skatītāju tribīnes, bet galvenais iegūms – mūsdienīgs skrējceliņa segums. Baušķinieki vēl paspēja ieliekt trakno gadu aizijošajā vilcienā un no aizsardzības ministrijas saņemt trešo daļu no rekonstrukcijai nepieciešamajiem līdzekļiem. Pārējās izmaksas sedza līdzinējā rajona padome. Un kamēr politiķiem par viņu dāsnumu tika piešķirts piemiņas medaļas, sportisti jau novērtēja padarītā darba augļus. Īstenībā labs, kā ziņā, daudz labāks kā bija. Un jā, patīk sagums, tā normāli, viss kārtībā. Kādā sporta veidā pats piedalīs? Barjeras skrien, 110 tas tāds galvenais. Tad vēl tālēkšana uzlikšu šodien, tā. Bauskai ir ļoti labi sasniegumi, un tas arī palīdzēs trenēties, lai sasniegtu vēl vairāk un augstākus sasniegumus. Vai Bauska ir tāda sportiska pilsēta vai daudz sportisti ir? Jā, ļoti daudz dažādos sporta veidos, un vieglatlētikā ir ļoti augsti rezultāti. Lai gan Bauskas rajona bērnu un jaunatnes sporta skolai tāpat kā citām finansējums šogad krietni sarucis, sacensības joprojām tiek rīkotas. Vienkārši komandu skaits šajos krīzes apstākļos ir mazāks, ja, jo nevar skolas atļauties bieži vien aizvest, bet sacensības, kā sporta skola piedāvā sacensības, lai varētu notikt un bērni varētu piedalīties. Sporta skolas vadība ir pārliecināta, ka stadions tukšs nepaliks arī turpmāk, gluži tāpat kā viņi nepieļauj domu, ka sporta skola finansējuma trūkuma dēļ varētu tikt slēgta vai apvienota. Es ceru, ka valsts sapratīs jaunatnē, ka jābūt vietai, kur nodarboties ar sportu, lai viņi neklīst pa ielām un nedarītu blēņas ar narkotikām un ar alkoholu, ar pīpēšanu nenodarbotos. Viņiem jābūt vietai, kur sportot vienkārši.